Sveicināti! Lai piepildītu māju ar svētku noskaņu, šodien veidosim galveno Ziemassvētku simbolu – adventas vainagu. Tātad mums ir H-moments kaste. Šeit ir viss nepieciešamais, lai uztaisītu vainadziņu. Paņemsim pergamenta papīru un uzklāsim uz galda. Pergamenta papīrs mums ir vajadzīgs, lai pasargātu darba virsmu. Uzvilksim cimdus ērtam darbam ar egļu zāriem. Mums ir nepieciešama pamatne. Mūsu pamatnes diametrs ir 25 cm. Paņemsim zaru buntītes. Mūsu zaru buntītes ir no dāņu egles un Latvijas lapegles. Tie ir ļoti izturīgi un gandrīz nebirst. Paņemiet stiepli un cieši aptiniet ap pamatni 3 vai 4 reizes. Paņemiet pirmo zaru buntīti un pielieciet pie pamatnes. Mūsu gatavai vainadziņai jābūt pulkstenrādītāja virzienam, bet mēs strādāsim pretēji virzienam. Ja? Tagad cieši pietiniet pirmo buntīti pie pamatnes un paņemiet atsevišķus zarus. Atsevišķi zari nāks no ārpuses un no iekšpuses. Pieliekam zarus un cieši pietinam arī zarus. Tad ņemam nākamo gatavo buntīti un liekam pie pamatnes. No ārmalas un no iekšpuses liekam atsevišķus zarus. Pietinam diezgan spēcīgi, tā lai turās. Un tā turpinam, līdz mūsu pamatne pilnīgi apklāta ar zariem. Tagad mūsu vainags ir gandrīz gatavs un mums jānostiprina stiepli pie pamatnes. Nogriežam stiepli un izvelkam to caur iepriekšējiem aptinumiem vairākas reizes. Tā, tagad varam paskatīties uz mūsu vainadziņu. Ļoti smuks vainags mums sanāca. Bišķiņ pielabojiet ar rokām zarus, tā lai nekur nebūtu redzama pamatne. Un varam sākt rotāšanu. Pirms sāksiet rotāt vainadziņu, pielieciet dekoru pie vainaga un paskatieties, kā jūs gribat, lai viņš būtu novietots. Jūs varat izmantot karsto līmi, bet var arī izmantot stiepli. Jums vajadzīga stiepli. Tad jūs varat nogriezt gabaliņu, paņemt čiekuru, ielikt stiepli iekšā un savienot abus galus kopā. Šādi tas izskatās. Tagad liksim čiekurus iekšā. Man jau šeit ir sagatavoti. Cenšaties likt tā, it kā tie augtu uz zariem dabā. Ja? Tā. Mums arī sagatavotas kokvilnas galviņas. Jūs varat likt viņus pa vieni, atsevišķi vai arī grupēt kopā. Es šoreiz salikšu pa vieni. Spilgtam akcentam mums ir apelsīnu štelītes. Kaneļas tanciņas. Jūs varat likt pa vienai vai arī grupēt kopā. Es sasienu ar parastu auklu. Viss gandrīz gatavs, laiks piestiprināt lentu. Tomēr vēl ir jāpaveic vissvarīgākais. Jāliek svečturus un sveces. Adventas vainaga ir 4 svečturi. Liksim tos iekšā. Katru svētdienu jāiededzina pa vienai svecei. Svece, kuru iededzina pirmā svētdiena, nozīmē cerību. Otrā – ticību. Trešo – prieku. Bet pēdējo – mieru. Un mēs jums no sirds novēlam mieru un priecīgus Ziemassvētkus.